Noslēdzies Eiropas pilsoņu kalendārais gads, kura ietvaros notikuši virkne pasākumu, lai informētu iedzīvotājus par viņu tiesībām un mudinātu cilvēkus kļūt pilsoniski aktīvākiem, iesaistoties debatēs par aktuāliem jautājumiem. Mums diezgan dziļi prātos iesaknējas doma, ka Eiropa mūs nesapratīs, bet īstenībā mēs esam arī Eiropas pilsoņi. Un tā pilsonība, Eiropas pilsonība, dod mums milzīgas iespējas. Brīvi pārvietoties, brīvi ceļot, mācīties ārzemēs. Es domāju, ka ļoti daudzi no Latvijas iedzīvotājiem, īpaši jaunie cilvēki, to novērtē ļoti augstu. Noslēdzoties Eiropas pilsoņu kalendārajam gadam, ar pateicības rakstiem godināti Eiropas pilsoņu gada 2013 labas gribas vēstnieki, kā arī dažādu organizāciju vadītāji, kur snieguši nozīmīgu devumu, lai Latvijas sabiedrībai nodotu Eiropas pilsoņu gada galvenos vēstījumus. Viņu vidū arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore un Eiropas pilsoņu gada 2013 labas gribas vēstniece Rasma Pīpiķa. Mana organizācija Latvijas Pilsoniskā alianse, mēs izglītojām pār 1000 bērniem tieši par to, kādas ir viņa Eiropas pilsoņu tiesības. Un mums arī notika ļoti liela konference, kurā mēs diskutējām par to, kā iedzīvotāji, kā cilvēki var iesaistīties un lēmumu pieņemšanā mainīt savu dzīvi Eiropā. Un šis gads pagājis ļoti ātri faktiski, un jāsaka, kā jau es teicu, mainīja arī mani pašu. Tā lielākā ziņa, manuprāt, ir tas, ka mums nevajag gaidīt pārmaiņas no citiem, mums pārmaiņas jāveido pašiem ir. Pērn, pamatojoties uz Eiropas komisijas priekšlikumu, Eiropas Savienības valstis un Eiropas parlaments 2013. gadu oficiāli pasludināja par Eiropas pilsoņu gadu. Kā stāsta Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Steinbuka, pilsoņu gads zināmā mērā turpināsies arī nākamgad. Nākamajā gadā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un es aicinu katru Latvijas iedzīvotāju, pilsoni, doties uz vēlēšanas iecirkņiem un atdot savu balsi par labu Eiropas parlamentarieti. Lielāko daļu pasākumu, kas Eiropas pilsoņu gadu ietvaros aktīvi tika atzīmēti Latvijā, koordinē kultūras ministrija, īstenojot tos kopā ar dažādām Latvijas nevalstiskajām organizācijām.